lietām, iedzimtajām traumām, ģenētiskām traumām, seksuālām traumām, un mēs tā kā ar šo te pareģošanu vispār nenodarbojamies. Vispār, bet Krakovers kādreiz redzēja vīzijas, un viņš lika nodot šo informāciju tiem, kas interesējās par human design, lai viņi izmanto. Tad ir runa par periodu līdz 27. gadam, kad cilvēkiem mainīsies ēšanas paradumi, seksa paradumi, ticības paradumi, tā rezultātā lēnām sāks zaudēt savu svaru sociālajie dienesti. Un acīm redzot, viņš gribēja kaut ko brīdināt mūs par šīm lietām. Pašam cilvēkam būs tā, ka viņš kļūs arvien vairāk individuāls, arvien vairāk veidos no sevīm paša trendu. Tas izklausīsies tūlīt dīvaini, ko es teikšu, bet viena persona sevī varēs savietot vairākas dažādas personas drīzumā. Es saprotu, ka tas varbūt tās ir ceļš cilvēkiem, kas jau dzīvi nodzīvojuši vai kas gan dīvaini, bet tas ir jau sācies kā trends, es to redzu. Protams, ka sabiedrībā to mazāk var ieraudzīt. Lūk.